Hold up. Esam ieradušies Ērgļos uz kalnā braukšanu Brieškalnā. Šodien braukt. Tur ir Ērgļus galvenais fonā. Čau! Skatīsimies, kā mašīnas kalnā brauc. Kur Brieškalns no iekšpuses. Wow! Gandrīz aizlidoja. Pūru Baltiks. Tas ir šitas te Robivorks. Pūru Baltiks. Tur no vatki arī bija. Skatīsimies, kā tiem braucējiem šodien ies. Cilvēki daudz. Mazajam vlogiņam iefilmēsim kaut ko, pastāstīsim. Jā, bet es būtu uz plācis turēt visu kalnu no turienes. Jā, uz acis skatoties 7,000 izskatās. Šajā sacensībās tas nav tik būtiski, ka tie daži metri, kurus augstāk izlūdz uzskatīt. Rāfis arvien augstāk, taču viņam pietrūkst pāris metru līdz pirmās. Kurā gadījumā šī ir franču mašīna. Nu, skata tā kā matra. Šajienas arī īstenībā ļoti labi kaut ko varētu paspēt. Faktiski visu redz. Ļoti labi visu var redzēt. Pilnībā visu var redzēt. Aizliegts braukt ar mašīnām, ko viņi dara? Ārta kalnā ārā. Jā, viss tāds miglāns. Spidermans vēlēt izlādās. Tagad jālāk. Es vienīgais nevaru dzirdēt. Okas par ūmēm. Vispār nav dīzels. Vai, kā tam tur ir? Viņš jau smags nedāvās, bet viņš sāp beidz uzmanīt. Nekur nav laba vieta, visur dublīši, nekur nevar baigi neko redzēt. Vienā pusē pastāvējām slīpumā, tagad iesim uz otru pusi kalniņā pastāvēt. Varbūt varēs kaut ko labāk ieraudzīt. Bet tā ir interesanti. Bembiem gan galīgi neiet pašlaik. Šī tas vislabākais. Māla podus var taisīt. Nākās, ar otru pusi ies noteikti labāk. Jūs varat atgriežat atpakaļ dalītē informācijas, lai viena no labākajiem iegūtājiem šodien. Pāko Gunis ar pilnu Krasovskis dodas augšā, tur kaut kādiem dzelžiem grabot. Polākas arī Jānis Bērziņš ar savu sarkano BMW kārpās augšā kalnā. Bet Semaks ir ieskrējies, apsties šķērsām sarau, tādēļ vien pazaudēja ātrumu, bet izskaties jau, ka varētu arī tikt līdz ilajiem karogiem. Līdz svars ir mazāks, jaudas pietiek. Un tur daudziem nebija vienas asis, tur daudziem bija divas puses. Jā, tur bija divu puses. Nu, Šmita melnais taurums pasaka kaut ko. Bet nu tagad šitie supermeni, petmeni varētu arī kaut ko parādīt. Kā gaidām pirmo startu vienas tests kvadricikliem, sapurinamies, paņemam bufetē kaut ko siltumām un skatāmies uz trasi. Tagad no pirmās prognozes parādīties aiziet! Start! Jā, jau pirmais sarkanajā celiņā. Parauj skatītājos pirmajā metrā. Un pēc tam karonīgi turpin pa mašīnu izpistēju risēm. Un ar vien tīdījos. Un esam galā. Jānis Džerīši pa zilo, Džerīši parauj ratā, kad viņš noslāvēja motoru.
pirmajos metros, pēc tam iegūs pamatīgi pātrinājumu, Lietuvietis tikmēr zaudē tempu, Čerīčs jau tuvojas pustrasē, garām ieskaitējis ar Mavičus, mēģina tikt augšā kalnā, bet pamatīgi pazaudē ātrumu, jau pretinies līdz tālākajam rāpam, Čerīčs jau pār finišu. Ieradies pats krējums. Sibens Makvīns. Laiciņš ārā labs. Un tā visu dienu no vienas kalna puses uz otru. Ziemas pasaka. Ko kvadras un visi motocikli un BMW visi beidzās. Tagad sāksies hibrīda autobrauciens. Un pēc tam sāksies kvadras, visas pilnpiedziņas. Amfibija. Lapiņas aizlido, termos aizlidoja. To viņi nocās 200 kubikcentimetru 3 riteņu Honda rauj augšā kalnā un izskatās, ka tas ventilators uz priekšu neies. Pastavies tikmēr uz Hondiņš, tagad tas 303 kāja taburets mierīgi palēkā, kaut kā iedabonīt taisni un turpina ripot. Tas stūriņš, laikam nestūrēs, viņš tādu pakaļ un kājām mēģina izgrozīt. Nu, ieskait tādu pat kā Volvo vagonam. Pavērās! Aiziet! Turpmāk jūs visi veikalā prasīsiet motocikla 2 pakaļējiem riteņiem. Tā ir šnelle! No nonesīs finišu karogu galā būs! Ir augšā kalnā! Stūrs Egers Galvīts ar bagiju un aiziet kalnā! Nu, kauns tam bagijam, metriņš iet pa priekšu! Metriņam jābūt pilnpiedziņai. Viņam viņš 4 riteņu velk, bagijas cīnās. Motors ir par apmēram 40 gadiem modernāks, bet ar pakaļpiedziņu paliek tur pie zilajiem karogiem. Visi bērni sajūsmā, metriņš. Kalns pietiekams stāvs var arī tā pavisam apmest otrādi. Jā, bagijas priekšu un apmetiet otrādi. Metriņš nepadodās, viņš vēl turpina kārpīties. Metriņam tik laba bilde, tie melnie dūmi, tā lampiņa, viņš tur tā izmisīja. Metriņam vajag tehnisko palīdzību, evakuātoru. Lai griežās ātrāk. Viņam izplūdēs ir zem kapas. Normā pašā vaļā! Kas to būs gaidījis? Audi 80. Lūk, tas ir Audi 80, ne tie, kurus mēs no rīta redzējām. Jā, Audi 80 cenas tūļi vajag pasāties rajonā, es domāju. Nu, mierīgi. Ne, visa problēma ir pusi jumtā. Ja tev ir pusi jumts nozāģēts, tad tas Audi 80 iet kalnā. Sibens Makvīns novērtē situāciju adekvāti un saprot, ka labāk būs pabraukt malā. Sibens Makvīns silajā celiņā un Suzuki Grand Vitara ar vienradzi uz jumta. Paskaties, Makvīns ieskrienās dabot tempu, mazliet piegurs braukšot augšā kalnā, bet tur jau gandrīz bija noķēris to offroad monstru, ar kuru viņam jācīnās abrīnojumā ātrumā. Sibens Makvīns gandrīz vienlaid. Esmu pastūre, būs diezgan jautri. Skatāmies. No Silver Beast attaisno savu nosaukumu. Tīts Preverks aizlido augšup kalnā, bet Gavido štāls ar skubīdu vāņi. Tur kaut kādas detaļas attalās jau. Pagis zāles pļāvējs parauj startu, pēc tam kā jau zāles pļāvējam, tur arī viss ātrums beidzās. Žvagīns alido augšā kalnā, gandrīz pārrauj pāri uzmet pakaļ gan metra augstumā. Tas ir Pagis, Žvagīns ir augšā kalnā. Un abi divi spiež pedāli grīdā. Un ja viņi uz ielas trāp uz radaru, tad reizē maksā Astra un reizē Corsa. Atkarībā, kurš numurs trāp uz radaru bildes. No, tikmēr metriņš ir absolūti populārākais tēls šā gada priekškalnu sacīkstēs. Uz pilnīgi vienkārši muļķību. Galvenais, lai viņš vispār pareizā virzienā aizbrauc. Paskaties, tie astrālais iet vējā augšā kalnā. Ja viņam vajadzētu stūrēt, es nezinu, kā viņš tur ir, bet ja nevajag, viņš ļoti taisni brauc. Tā brīnojumā kārtā. Es tas, ka priekšējiem ritiņiem kaut ko tur stūrē, pakaļējos tur taisni. Kaut kā varētu arī piestūrēt. Jā, bet nezinu, ko otrs darīs.
Nu, tik vairums metriņš sāk kūpēt. Rūs ar dūmiem nāk ārā beidzot kopā. Viņš ir finišā. Jā, Astrāvais ir Sākumā kalnā. finišēja Korsa, pēc tam finišēja Astra. Jā, vispirms Korsa, pēc tam Astra, tā tralla pa priekšu. Vajag bišķi kaut ko brokastīs jocīgi apēst, lai kaut tādu uzskrūvētu. Aiziet Arnolds Uzulēns ar 3 riteņu kalna bandītu un Andijs Kūsmā ar Pagiju. Uzulēns jau pārliecinoši izpildījās pirmajā braucienā pa zilo trasi, tagad pa sarkano šķiet augstāk, pat pārliecinoši tikai iepriekš ar visu. Sarkanās luksaforu lampiņas deg visas un aiziet atkal. Lubiņam izdodas labi paraut startors un džipos un monstruozo offroad tehniku, bet doties tur ar lielāku ātrumu jau pietuvojas Zibets Makvīns, Lauris Danovskis augšā kalnā un ir pirmā. Hibrīdiem 4 strīgākie no hibrīdiem ir gatavi cīņai, Petriņš paceļ startu, aiziet pilnā gāze augšā kalnā, Reids Franča priekšu pēc tam Skūpītu vilnīgi ar multiplikācijas varoņu koreogrāfiju lido augšā kalnā, tā plūda pa līmo. Viss ātrums un pātrinājums jau pirmajos metros. Vienīgais brauciens jau līdz šīs un šakalam nav izdevies, kaut kas tā nesagaida un palieciet lancītākajā Izdevies tepat kā iepriekšējā braucienā, kad vienīgā apstīna Audi stāvākajā trases posmā Bariskevičs iet augšā ar savu Audi pa zilo trasu, tur priekšā jau finiša līnija ātrumu nezaudējot labā tempā pār finišām. Alfam izkrīt no rolas. Nameiz liec otrajā, viss kārtībā. Subaru Čatī iet augšā kalnā. Mēģinot vērt augšā. Čo, Tomus, kā tev patīk? Kā es abi patīk? Hibrīdi bija labākie. Hibrīdi bija labākie. Dubļi te ir nevājākie, ziema ir uznākusi. Priekšā tāda iekrīt pamatīgā pedrē, tur arī viss ātrums pazūd un līdz kā pa kaldu uzbrauc augšā. Ir mazliet priekšā, Audi pa vācu pārveidīt, kad piesardzīgi tik cauri pedrēm. Augsmeks par to laiku jau ir pāri finiša līniju un bremzē, lai vispār iegrieztos. Nu, vot tad te ir pats krējumiņš, vai es pat teiktu, kakao. Šitā ir baskāja taka tāda, šitā ir spā. Spābne. Jūti? Jā, tas jau ir tūs ajūgdiskam. Tas ir bremzes. Davai, pasaka. 5 minūtes, jā. Skaisti video uzlūdot. Skaties Audi, varbūt kosta tur ir. Super. Ar visām uguļiem. Šitas labs.
starta moments, Jānis Staģīva un Foresters iet kalnā ar pilnu gāzi. Aiziet! Varam nekas nav jādara. Iekars uzpalītā var skaidrs pilpien, viņa prāva augšā kalnā slēpšās uz jūgu noskatināt kārtīgi. Vempis ielika šanku. Ja es iekapātu, tur Vietēji katrs savā trasē, jo tas stāvākais kāpums pa to laiku Udriņiem ir Pavlākos un Mīriņš līnija. Lauris Ozols ar Raptoru, nedaudz priekšā šobrīd Ādis Stafetskis ar Foresteru. Drusku iepaliek, bet te priekšā stāvākais kāpums Raptors savu teipu saglabā līdz pēdējiem Petriem pār finišu līnijai un Foresters paliek aizmugurē. Kauju starta precīzi līdz ar zaļo luksaforu signālu pilnā gāzē iet pa špūru augšā kalnā, Čipus izspolējuši to špūru līdzenāk nekā viņš X5 mēģina atrast kaut kādu taisnāku vietu trasē, bet ir augšā iztikt uzvaru. Tātad Andris Venislavskis labajā celiņā ar Amaroku un Lauris Jermansāns ar Džipu kreisajā un ar daudziem visādiem muguņiem, tā kā netrafarētai policijas Škodai. Gatavies startam! Amaroks tā mierīgi, prātīgi, klusām iesāk, neko nepārspolēja. Startā rāv augšā kalnā, Andris Veņislavskis notur savu tēmu un tur kaut kur Pedrēs, kaut kur pārējot no vienu špūru uz otru. Laurim Jermansānam viss ātrums pazūd un viens no retajiem džipiem. Iespējams, otrais pēc RAV4, kas netika līdz Rāglēs pārāv startu un jau ir divas korpusus priekšā pirms vispār stāvēs kāpums kalnam ir sācies. Nikus Karšs dzenās pakaļ, Rāglēs jau ir gandrīz galā, tur jau finišs priekšā. Karstam izdot noturēt taisnu šūru, nevajag. Un kameras iet augšā kalnā. Vienīgais kameras šodien. Selkstis. Mēģina uztaisīt kaut kādu jaunu špūri, atrod to pašu veco Pētru kopā. Bija Saram, kurš jau dienas vidū. Es domāju, ka viņš jau atkrīt. 22.4. Vēl ir džipa brauciens, bet tam mums vairs nav laika, baigi ievilkās, viss aizkavējās. Nesagaidījām džipa braucienu, es te tagad savam blogam parunāšu, ja? Jā. Savu džipu braucienu sagaidīsim. Nesagaidījām džipa braucienu, jo mums vienam čomam savaidzējās baigi papildināt dziru. Bet džipa brauciens arī drausmīgi ievilkās, un mums vairs nebija laika gaidīt. Un vienkārši jābrauc mājās pie sievām un sorry džipiem. Gan jau, ka būs forša brauciens. Nu nē, čau visiem!